Tā esam nonākuši tagad līdz skijoringumu pulkēm, attiecīgi sacensību organizēšanas gadījumā sacensības notiek šādās disciplinās. Viena suņa un 2 suņu skijoringas, viena suņa vai 1 līdz 4 suņu pulka. Kombinētās sacensības ar skijoringu pulkas posmiem un stafetes pulkas skijoringu vai jauktajā stilā. Visas klases izņemot stafeti jāizdala vīriešu un sieviešu klasēs, ja klasē ir vismaz 5 dalībnieki. Gadījumā sieviešu un vīriešu atsevišķajā klasē ir mazāk kā 5 dalībniekiem, šīs klases var apvienot vienā kopējā klasē. Vairāk suņu klasē dalībnieki pēc saviem ieskatiem drīkst samazināt suņu skaitu pa jūgām. Tas attiecas arī uz 2 suņu skijoringu, jūs drīkstat startēt tikai ar 1 suni. Ja skaits ir samazināts, tad to palielināt vairāk nav iespējams. Ja vien tas nav bijis pēc speciāla nolikuma, kad jums ir iespējams kādu dienu braukt ar 1, kādu dienu ar 2 suņiem. Pieredzes tādas status neesmu redzējis, bet dalības noteikumi var būt dažādi. Suņu skaitu samazināt var tikai starp posmiem, jo parasti suņu skijoringa sacensībās drop pointi nav, bet tie nav izslēgti. Ja gadījumā tādi pieejami, tad jūs varat suņu skaitu samazināt arī posmu laikā. Galvenais tiesnesis var samazināt suņu skaitu pa jūgu, ja uzskata, ka tas ir par lielu konkrētam dalībniekam. Ir bijuši gadījumi, kad mazāka izmēra cilvēkam junioram ir vēlme bijusi startēt ar 2 suņiem, un tas nav atļauts, jo suņus kopējais svars ir ļoti ievērojami pārsniedz junioru svaru. Tad tomēr, veicot pārunas, tiek pierunāts parasti šāds dalībnieks startēt 1 suņu skijoringā, jo nav ne mazākās pārliecības, kad viņš ar to tiks galā. Un arī, pēc pārunām saprotams, ka arī treniņi nav aizvadīti pietiekoši apjomā, bet objektīvi noteikti, vai varēs šis dalībnieks startēt, ir veicam parasti pārunās ar vecākiem, bet tādi gadījumi parasti reti. Skijorings. Pats skijorings pats par sevi nozīmē, ka tā ir ekipāža, kas sastāv no dalībnieku, kas pārvērst tikai ar slēpēm un, protams, arī nūjām, vai 1 vai 2 suņiem, kas iejaukt un attiecīgi palīdz slēpotājiem slēpot, velkot viņu pavadā. Klases un sportistu vecumu iedalījumu skatīt nolikuma pielikumā, jo tās ir ļoti daudz un dažādas. Tur ir gan juniori, gan elites, gan masteri veterānu klasēs. Un viņas iedalās arī gan sprinta, gan video distanču sacensībās. Ekipējums. Suņiem ir jābūt iejauktiem pāriem vai atsevišķi. Varbūt arī 2 suņu skijoringā, ka viens suns aiz otru skrien. Un tie ir savienot ar slēpotāju visu braucienu laiku. Pavadai ir jābūt pie dalībnieka piestrādāt ar vidukļu jostu, kas ir vismaz 7 cm platu muguras daļā, vai jebkuru citu piesprādes tipu ekipējumu un saukstamiem biksēm. Pavadai ir jābūt aprīkot ar atvērtā aķi, lai atvieglotu pavadu atbrīvošanu, saukts arī par open hook angliski, vai arī ātrās atvienošanas savienojumu saukts par panic snap angliski. Tas ir pavadas metāla riņas, kur paraujot jums ir iespējams atbrīvot suņus no sevis. Stiepjamās atbalsta pavada garums ir jābūt vismaz 2 metriem, taču ne vairāk kā 3 metriem izstieptā stāvokļa, mērot no suņa aizmuguras savienojušā aķa, kas ieskaitās iekšā šajā jostā līdz pašai sprādzē pie dalībniekam. Aizliegt izmantot kādu veidu metāla āķis, to ir pārsvarā domāts karabīnas, riņas vai sakabs, kas var pievienotas, kas nav pievienot pie paša dalībnieka, respektīvi, ja elastīgai pavadai galā paliks kāds no metāla izstrādājumiem un tas atdalīsies no dalībnieka, tad šāds ekipējums nav saskaņojams. Kakla pavadu izmantojam arī 2 suņu klasēs, skijoringā, attiecīgi abi suņi ir jāsastiprina savā starpā ar pavadu, lai katrs neskrietu savu pusi un, respektīvi, nemaisītos pa kājām citiem dalībniekiem. Atļauts ir lietot tikai distanču slēpes, bez metāla apmalēm un asiem galiem, kas neapdraud suņus. Protams, slalom slēpēm viens neslēpos, bet, lai nebūtu nekādi ekscesi, tas ir atrunāts arī sacensību noteikumos.
Ekipējumu, protams, pārbauda sacensību tiesneši, un tam ir jābūt adekvātā laikā norādīts pieejamām pārbaudēm. Visi ir atbildīgi no dalībnieku puses par ekipējumu atbilstību noteikumiem. Sacensību tiesnesis var pārbaudīt ekipējumu gan izvēles kārtībā, gan finišā, gan var veikt arī jūs kontrolējot uz starta. Pulka. Pulka ir ekipāža, kas sastāv no dalībnieku, kas pārojas tikai ar slēpēm un nūjām un ir piestiprināts pie pulkas, ja velk nelielu iejūgu, kuru papildus priekšā velk vēl suņi. Respektīvi, pulka ir mini kamanas, un tās viņi ir kaut kas līdzīgs starp vanniņu, un vanniņa ar rokturi paaugstināta, lai dalībnieks vēl varētu pie tā pieturēties vai arī to stumt, bet no pulka ir uz doto brīdi reāli populāri tikai un vienīgi Skandināvijā. Klases un vecuma iedalījums arī lūdzu skatīt konkrēti pielikumā sacensību noteikumu. Viņas ir vai no 1 suņu pulku, vai no 1 līdz 4 suņiem, bet, kā teicu, viņas ir pārstāvēts pasaules un kontinentālajā čempionātā, bet diezgan ierobežotā skaitā. Par ekipējumu mēs šoreiz nerunāsim, jo Latvijā tāds principā nav, un arī nav bijis kopš pastāv Latvijas Kamosuņu sporta federācija. Viena pulka Latvijā laikam ir izgatavota, bet tas tāpatās nav aktuāli mūsu sacensībām, jo Latvijas čempionātā šāda klasa nekad nav bijis pārstāvēta. Kombinētās sacensības ir sacensības, kas sastāv no viena brauciena ar pulku un viena skiju ringu braucienu. Vispirms tiek veikts brauciens ar pulku, tad tiek veikts pulkas atdalīšana, un tad šī paša ekipāža bez pulkas veids finālu braucienu. Un, teiksim, tas skatāmais elements ir tieši kā tā pulka tiek atdalīta no pašas ekipāžas un tiek tad uzsākts tieši tāds vairāk sprinta posms uz finišu. Slēpsuņu stafete, tās ir stafetes, kurās ir pārstāvēt vismaz 3 cilvēki, un tur viņas iedalās gan tādas, kas ir tikai sastāv no pulkām vai tikai no skijo ringu, un ir arī tādas, kas sastāv no skijo ringu pulkas sacensību apvienojumu. Katrs dalībnieks, protams, trasa reiz vismaz vienreizīti. Pēc finiša līnijas šķēršanas dalībnieks nodod stafeti nākamajam komandas dalībniekam, kurš startēs, parasti tas ir ar piesitienu uz pleca. Komanda, kas ir šķēršojusi finiša līniju pēc visiem posmiem, stafetes uzvarētāji attiecīgi.